Pēdējā Frankfurtas auto izstādē patiesi mums, tehnoloģiju ekspertiem, bija ko darīt un bija ko redzēt. Par lielo ražotāju sasniegumiem, piemēram, BMW un Porsche, mēs jau esam stāstījuši iepriekšējos raidījumos. Šoreiz mēs jums vēlamies pastāstīt par kaut ko jaunu un iepriekš nebijušu. Tas ir elektroauto, kas ir tiešām radīts pilnīgi no jauna. Tam nekad nav eksistējis priekšgājējs, nav eksistējis benzīna motors un tam līdzīgi. Patiešām īsta revolūcija. Lūk jums Tesla S un tehnoloģija eksperts Vigants. Tas ir auto, kas ir radīts Amerikā, kas ir radīts Silikona ielā, dizainēts un izdomāts. Pie viņa nestāv klāt lielie ražotāji, tā ir atsevišķa kompānija Tesla, kas nodarbojas tikai ar elektroauto ražošanu. Tesla S izcēla savu uzlādes veidu. Tā akumulators ir nomaināms, nevis uzlādējums. Tā priekšrocība ir nomaiņas ātrums, kas ir izdarāms minūtes laikā. Tāpat nomaināmais akumulators ir salīdzinoši lielāks nekā citiem elektroauto. Tādēļ ražotājs sola, ka ar pilnu akumulatoru ir iespējams nobraukt vismaz 400 km. Lietotājiem Amerikā ir vēl kāds bonus. Nopērkot jauno Tesla S, ražotājs ir ar mieru akumulatoru mainīt bez maksas līdz pat mūža galam. Pateicoties šiem elektromotoriem, nodrošina vienu unikālu lietu, ko benzīna motori nevar nodrošināt. Tas ir rāviens un starts jau no pirmā pedāļa pieskāriena. Automašīnai visu laiku ir normāls pātrinājums, normāls griezes moments, un viņi vienkārši ātri var uzsākt braukt un stabili braukt. Kā jau kārtīgam elektroauto, Tesla ir izdomāti dažādi triki, kā ietaupīt enerģiju. Piemēram, durvju rokturi, kas pazūd braukšanas laikā, lai uzlabotu aerodinamiku. Arī vietas šajā mašīnā ir ļoti daudz. Bagāžai ir vieta gan priekšā, gan aizmugurē. Un ne tikai bagāžai. Aizmugurē papildus ir pat 2 sēdvietas. Tiesa gan, tu izmēra dēļ tās paredzētas bērniem. Īpaši jāceļ arī vadības panelis ar lielo ekrānu. Visu podziņu un visu kloķīšu vietā, kas atrodas standarta mašīnai vidus konsolē, kur mēs visu regulējam, viņi ir iemontējuši un ielikuši vienkārši 17 colu touchscreeniem skarienjūtīgo ekrānu, kur jūs pilnīgi visu varat vadīt. Tesla vienkārši ir iemontējusi displeju, kas ļauj viņai mainīt izskatu, izvietojumu informācijai pēc katra šofera ieskatiem. Tā arī ļoti liela priekšrocība, jo cilvēki tad var mainīt savu sajūtu atkarībā no tā, kāds tev bezmaz ir noskaņojums, kas ir pilnīgi inovācija automašīnām. Ja? Jo, ja kādreiz grib nopirkt to esošu mašīnu, gribēja kaut ko mainīt salonā, tev bija jāved uz tuning salonu, tagad tas ir savādāk. Mūsu izmantotās tehnoloģijas kļūst arvien gudrāks, un attālinātā programmatūras atjaunošana iespējama arī Teslai. Jāpieslēdz tikai pie Wi-Fi tīkla un esam ieguvuši jaunas autofunkcijas. Tesla Model S šo te konstrukciju neesamību, kā benzīnbāka ātrumkārba un dzinēja mazums, ļauj viņiem ļoti daudz ko izdarīt savādāk. Man liekas, ka tā ir automašīna nākotne, un tas ir etalons ļoti daudziem elektroauto ražotājiem, kur jāiet un kas jādara.